ārkārtējais prieks jūs visus šeit redzējuši. Jums teikt lielu paldies par to, ka jūs mīlat dziesmu, ka esat arī jūs atzinības raksts. Grobiņas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes Pīpenī bērnu vokālajam ansamblim, vadītāja Gita Liepiņa, par skanīgāko sniegumu vokālo ansambļu festivālā nāc un tā atzinības raksts Grobiņas novada skolēnu interešu centru bērnu vokālajam ansamblim vadītāja Dace Vilkaste par atraisītāko priekšnesumu vokālo ansambļu festivālā nāc rakstu. Mēs pasniedzam Grobiņas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes Pīpenī dzēnu vokālajam ansamblim vadītāja Elga Jonase par vīrišķīgāko sniegumu vokālo ansambļu festivālā nāc un dziedi. Aicinām, lai puiši turpina dziedāt. Atzinības raksts Grobiņas novada Dubeņu kultūras centra vokālajam ansamblim Klukainīši, vadītāja Marita Miķelsone par krāsaināko sniegumu vokālo ansambļu festivālā nāc un dziedi. Atzinības raksts Grobiņas novada Vārtas kultūras un bērnu vokālai studijai vadītāja Līga Kvāša par sirsnīgāko sniegumu vokālo ansambļu festivālā nāc un dziedi. Grobiņas novada Gavijas pamatskolas 1.4. klašu ansamblis, kā mēs dzirdējām, mums visiem mācīja alfabētu. Un tāpēc šim ansamblim, kur vadītāja ir Aristina Pējeva, mēs izsniedzam atzinības rakstu par pamācošāko priekšnesumu vokālo ansambļu festivālā nāc un dziedi. Ļoti kustīgs un ļoti atraisīts bija Medzes pagasta kultūras nama vokālais ansamblis vadītāja Agitēķe, un tāpēc viņiem atzinības raksts par kustīgāko sniegumu vokālo ansambļu festivālā nāc un dziedi. Un visbeidzot atzinības raksts Grobiņas novada Gavijas pamatskolas 8.9. klašu vokālajiem ansambļu vadītāja Aristina Pējeva par daudzbalsīgāko sniegumu vokālo ansambļu festivālā nāc un dziedi. Lūdzu, meitenes! Paldies par šo dienu un uz tikšanos nākamgad!